kā uztaisīt lidmodeļu planieri ar katapulta izšāvēju. Tā, sāksim, kas mums vajadzīgs? Skočs, lineāls, pildspalvu, izolācijas lente, pārtiks kociņi, floristikas drāts, 1 mm stieva zīboļi kādi nevajadzīgi, nederīgi, kurus nelieto, šķēres, PVA līme, kopapīrs, jums droši vien tiks visiem izsniegts arī rasējums. Kartons ir parastais papīrs, uz ko printēt diplomas, pateicības, varbūt dažādās krāsās, varēsiet izkrāsot, bet mums vispirms to visu vajag pārrasējumu, pārkopēt uz jums izvēlēto kartonu. Kā to dara? Paņemam kopapīru, spīdīgā puse ir uz leju, uzlieku virsū rasējumu. Un tagad to visu ar saspraudēm nofiksējam, lai nekustās. Un pārzīmējam uz kartonu. Protams, kāds to visu var nokopēt. Skeneri un izprintēt. Mēs šī gadījumā tā. Visu pārvalkam, pārzīmējam. Ja ir nepārtraukta līnija, tad ir nepārtraukta. Ja ir raustītā, tad arī iezīmējam viņu raustīt, jo tur būs jāloka. Raustītā līnija nozīmē, ka tajā vietā būs jāloka. Tāpat varam apstīties, vai viss ir. Mums viss ir. Jā, viss izdevies. Tagad tas viss ir jāizgriež. Griežam pa visas 3 detaļas pa ārējo malu. Esam precīzi griezēji. Tad, kad viss ir izgriezts, mēs ielokam raustītā līnija, kur ir. Tur ielokam. Ielokam. Un šeit arī, tur, kur ir raustītā līnija, ielokam. Šādi. Tālāk, šīs maliņas ir jāsalīmē. Kāpēc mēs viņas līmējam? Lai būtu dubultā, jo lidmašīna vairāk kārt ir izmantojama. Ja kaut kur viņa ieskries, atcitīsies, šīs malas būs izturīgākas, jo viņas ir dubultā. Tātad līmējam dubulta malas. Paturam, lai salīmējos. Šitas ir salīmējies. To pašu ar PVA līmi izdaram. Liekam līmi ļoti maz, jo tad rezultāts būs ātrāks. Jo vairāk līmes, jo ilgāk viņa žūst. Dubult mala. Ko mēs šeit mēs ielīmējam floristikas drāti, jo ar tās palīdzību varēs regulēt spārnus lidmodelim. To mēs ielīmējam iekšā, smuki ielokam. Reku mums tā nokopējusies viena
Redziet? To mēs uzzīmēsim. Tā kā atceramies visas līnijas pārkopēt. Tā, pirmo šķērs. Nogriežam floristikas stiepli, drāti. Un sāksim stelēt kopā. Mums ir kociņš. Pārtiks. Viens ir 25 cm garš jānogriež. Viens ir 14 cm un divi ir 6,5 cm. Ko mēs darām? Ņemam vispirms tas, kas ir 25. Atceramies, priekšā būs spicais. Atceramies, šitas taisnā mala ir aizmugurē. Un 1 cm, kur turēt lidmodeli palaižot. Šeit ir taisnā mala. Tālāk. Tālāk mums ir, lai lidmašīna un lidmodeļa, lai lidmodeļa spārni būtu stabili. Mums tagad ir jāpiesaista kociņš, kurš ir 14 cm garš. To mēs izliekam te. Piesaistām 14 cm garo pārtiks kociņu, tā, lai spārni paliktu starp kociņiem. Redziet? Atkal piesaistam, pielīmējam, lai spārni būtu starp kociņu, kurš ir 25 cm garš, un starp kociņu, kurš ir 14 cm garš. Tālāk mums jāpielīmē 2 kociņi, aiz kuriem mēs lietosim katapultu. Atceramies, šeit mēs liksim katapultu. Tātad mums ir jāsasaista šādi visu kopā. Lai priekša būtu nedaudz arī smagāka un stabilāka, izmantosim izolācijas lenti. Ja būs sarkana, tad vēl pa gabalu redzēsim. Šādi. Šādi. Notinam, pietinam. Gandrīz jau ir gatavs. Tagad mums ir jāpielīmē stūri. Būtu labi, ja mēs apvienotu gan līmi, gan skoču. Atceramies, slīpais, slīpais, slīpais. Gandrīz gatavs. Nu tā, tagad mums ir jāuztais palaidējs. Atceramies, mēs te ielīmējām stiepli. Kāpēc? Mēs varam regulēt spārnus. Var locīt šādi, var ielocīt šādi. Tas lidinot jūs paši varēsiet eksperimentēt. Tagad katapultu kopā taisa 2 nederīgus zīmuļus. Gumiju, kas mums ir gandrīz 30 cm gara. Uzsienam suņa mezglu, iebaudēju mezglu, varam dubultā, lielāks, labāks. Ieliekam starp zīmuļiem. Paņemam izolācijas lenti, ja paši netiekam galā, noteikti kāds var palīdzēt. Uzliekam. Ieliekam starp zīmuļiem gumiju, lai mezgli ir vienā pusē. Mezglis ir vienā pusē. Notinam.
Notinām. Ir. Un tagad ir te jānotina zem. Zem mezgla, lai gumija neizskrien lietojot katapultu. Notinām te. Gandrīz gatavs. Vēl tikai notīsim te. Lai būtu stabils katapulta palaišanas rīks. Notinam. Ir gatavs. Te paliek mezgls. Otrā pusē apgriežot, mēs uzzīmējam tā kā acis un seiņu. Kāpēc? Jo, ja mēs šausim šitā, mēs ar lidmašīnu drāpīsim par šo seiņu. Lai pareizi palaistu, vienmēr seju pagriežam uz otru pusi un pārliekam pāri galviņai. Šādi ir acis, pārliekam pāri, šādi ir pareizi. Kā pareizi tēmēt? Vienā pusē ir mezgls, un šeit ir acis jāuzīmē un seja. Tātad pareizi tēmēšana ir tā. Paņemam aiz šitās astes, gumiju ieliekam šeit, seiņu pagriežam prom, lai skatās uz to pusi, kur lidos acis, un pārliekam pāri. Un šādā veidā ir jāizšauj gaisā. Lejā planierim jāplanē pašam. Tātad jums ir jādabona ar katapultu lidmašīna gaisā. Lejā lidos viņa pati. Sapratāt? Ja nelido, jūs varat regulēt, atregulēt spārnus. Redziet, svarīgi jums šito vietu uztaisīt tā, lai gumija neiestrēgst, redziet, jo tad viņš nenorausies nost. Un tad mēs vienkārši izšaujam. Redziet, jo tad viņš nenorausies nost. Šeit jums vajadzētu arī uzlīmēt skoču.